22. gada valsts eksāmenis, matemātikā optimālais līmenis, 12. klase. Un mums ir uzdevums par kombinatoriku. Kādā lauku ciematā māja numuru tiek veidot, izmantojot 2 līdz 3 nepārciparus. Un kopa ir 1, 3, 5, 7, 9. Tātad 5 dažādi. Turklāt ciparu mājas numuru pierakstā drīkst atkārtoties. Katrai mājai ir tieši viens no citām mājām atšķirīgs numurs, un māju numurēšanai ir izmantot visi iespējamie numuri. Mums tiek prasīts uzrakstīt 2 māju numurus, ievērojot nosacījumus, ka to pierakstā ir atšķirīgs ciparu skaits. Ņemam jebkurus 2 ciparus no šiem, rakstam, pieņemsim, 51 un kaut ko no 3 cipariem, 9, 7, 3. Protams, cipari drīkst atkārtoties, bet galvenais viņiem ir jābūt atšķirīgiem. 2 ciparu un 3 ciparu skaits. Tagad mums tiek prasīts uzrakst visus iespējamos māju 3 ciparu numurus, kur pierakstā izmantot tikai cipari 3 un 5. Turklāt katra numura pierakstā ir vismaz viens cipars 3 un 5. Tad mēs nerakstīsim 3, 3, 3, nerakstīsim 5, 5, 5, jo jābūt no katra pa vienam noteikti. Sāksim rakstīt. 3, 3, 5. Pārvietosim piecinieku uz vidu un piecinieku uz sākumu. Tieši tāpatās 5, 5, 3, beigās trīnieks, 5, 3, 5 un 3, 5, 5. Un citu nav. 6 gabali šādi ir iespējami. Un pēdējais jautājums, kura izteiksme izsaka māju skaitu, kuru numuros ir viss cipari ir dažādi. Tagad padomāsim. Mums ir runa par kombinācijām vai variācijām. Kombinācijās varēja atkārtoties. Šis te mazais kā nozīmē, ka varēja atkārtoties. Nebija svarīga secība, kurš ir pirmais, kurš ir otrais, bet nē, mums ir svarīga secība. 35 nav tas pats, kas 53, tie ir 2 dažādi māju numuri, tāpēc mums der variācijas. Mēs nonācām pie tā, ka mums ir variācijas, un es te tā padomāšu, maliņā tikai padomāšu. Mums būs no 5 cipariem mēs izveidosim 2 ciparu, un no 5 cipariem mēs izveidosim 3 ciparu numurus. Bet mums der gan tas, tāpēc mēs šīs variācijas saskaitām. Paldies par uzmanību!